Mēs esam gatavi uzsākt sarunu par jautājumiem, par kuriem mēs esam domājuši vakar, šodien un vēl ilgāk. Kā panākt Ukrainas uzvaru? Kāds ir šis ceļš uz priekšu? Ir daudz jautājumu par to, vai uzvara ir iespējama, vai tā ir vēlama. Parasti ne šajā telpā, jo šeit, protams, mēs domājam, ka atbilde ir jā. Tagad pāriesim pie nākošās sarunas, kas parādīs mums ceļu uz uzvaru. Un mēs izmantosim šīs darbības idejas, mēģināsim tās īstenot ne tikai šeit, bet arī mūsu dažādajās valstīs un iestādēs, lai mēģinātu pārliecināt viens otru par to, kā virzīties uz priekšu. Paldies! Un tagad varbūt runāsim ar Benu Hodžes, kam noteikti ir kāds īpašs ieskats un izpratni par to, kas varētu notikt tālāk. Nu, mēs noteikti varam turpināt, jo profesors Julians ir ieradies. Bet tagad turpināsim sarunu ar kādu cilvēku, kas ir ļoti labi zināms Latvijā, bet ne tikai Latvijā, jo viņš ir arī tirzniecības komisārs un komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Aldis Dombrovska kungs. Labrīt! Mums būs 4-5 jautājumi. Un arī dosim iespēju uzdot klausītājiem jautājumus. Un pēc tam mums būs turpmāka paneļa diskusija veselas stundas garumā, lai mēs tālāk apspriestu šos jautājumus. Vakar prezidents Zeļenskis ieradās Briselē, uzrunāja visus Eiropas Savienības līderus, pastāstīja par savu uzvaras plānu. Kā to uztvēra Briselē? Kāda bija Eiropas Savienības reakcija? Pirmkārt, labrīt visiem! Tiešām ir liels prieks piedalīties šajā konferencē. Un jāsaka, ka Ukrainas jautājums šajā konferencē ir ļoti svarīgs. Es domāju, virzoties uz priekšu, kļūst aizvien skaidrāks, ka ir jādara vairāk, lai atbalstītu Ukrainu dažādās jomās, politiski, finansiāli, bet galvenokārt militāri. Nu, vai mēs runājam par miera plānu vai tagad par uzvaras plānu, ar ko nāca klajā prezidents Zeļenskis. Jebkurā gadījumā šie plāni ir atkarīgi no mūsu atbalsta. Tāpēc ir svarīgi sagatavot šos plānus, kā mēs noslēgsim karu, kādam būtu jābūt taisnīgam mieram Ukrainai, bet mēs nepanāksim šo mērķi, ja nedarīsim to, kas jādara pašlaik, sniedzot dažādu veidu atbalstu. Runājot par finansiālo atbalstu, es gribētu teikt, ka mēs tagad diezgan labi virzamies uz priekšu. Mēs īstenojam G7 atbalsta pakotni 50 miljardu apmērā. Šo pakotni finansē pātrināta ieņēmuma plūsma no arestētajiem Krievijas aktīviem. Tādējādi mēs nodrošināsim lielāko daļu finansējuma. Mēs esam piedāvājuši šādu programmu līdz 35 miljardu eiro apmērā no 45 miljardiem, kas ir apmēram 50 miljardu dolāru, par ko esam vienojušies. Protams, mēs ceram, ka arī ASV piedalīsies šīs pakotnes finansēšanā. Vēl svarīgāk arī, protams, ir palielināt militāro atbalstu. Vai jūs teiktu, es nesaukšu vārdos, nelūkšu jūs saukt vārdos, vai jūs gribētu teikt, ka 27 valstu vadītāji vienoti atbalstīja, ja ir tādi ļoti izteikti šīs viedokļu atšķirības? Jā, kopumā ir spēcīgs ES atbalsts Ukrainai, tas jau ir apstiprināts arī ar daudziem padomes secinājumiem, daudzām mūsu veiktajām darbībām, jo ES ir lielākais Ukrainas finanšu atbalstītājs. Pašlaik, laikam, esam snieguši atbalstu 120 miljardu eiro apmērā.
Tas ir ES un dalību valstu kopējais atbalsts. Tad mēs sniedzam ekonomisko atbalstu, piešķirot vai ļaujot izmantot īpašos tirdzniecības nosacījumus, dodot piekļuvi mūsu tirgumu, sniedzam arī lielu militāro atbalstu. Esam pieņēmuši 14 sankciju paketes pret Krieviju. Tomēr runājot par sarunām padomē, jā, dažkārt ir nepieciešams vairāk laika vaja nekā vajadzētu. Dažkārt šie lēmumi nav tik tālajoši, kā gribētos. Tad, protams, ir dažas balsis, ko mēs dzirdam, piemēram, Orbāna kunga teiktais, kas laikam ir visatpazīstamākais. Ir izveidots aizsardzības komisāra postenis. Ko jūs gaidāt no Kubeļa kunga, kurš ir bijušais premjerministrs un kurš ir ieņēmis tagad šo amatu? Kāds varētu būt viņa uzdevums saistībā ar Ukrainu? Pirmkārt, tas ir spēcīgs, svarīgs politiskais signāls, ka ES tagad ir aizsardzības komisārs, jo iepriekš tā nebija. Un šī nav joma, kur ES aktīvi tradicionāli darbojusies. Kā zinat, vēsturiski šis ir miera projekts, lai nepieļautu turpmākus karus Eiropas kontinentā, bet diemžēl karš tagad atkal ir realitāte, tāpēc mums ir jāmaina mūsu pieeja. Tas ir skaidrs signāls, ka ES maina savu pieeju. Runājot par aizsardzību, to netiks aizstāt dalību valstīs veiktā aizsardzības plānošana un tam līdzīgi. Viena uzsvara joma būs ES aizsardzības spēju stiprināšana un militārās jomas stiprināšana, un šeit ļoti daudz kas jādara. Mēs skaidri redzam, ka Krievija palielina savu militāro ražošanu, un visas norādes liecina, ka viņi gatavojas garam karam, un tāpēc mums ir jāspēj aizstāvēt sevi pašiem, un mums ir jāpalielina sava militārā ražošana, jāpaplašina militārā nozare, un tas ir viens no galvenajiem jaunā aizsardzības komisāra uzdevumiem. Bet, protams, ir arī citi aspekti - militārā mobilitāte, aizsardzības spēku, ieroču sistēmu sadarbspēja un tā tālāk. Es gribētu atgriezties pie mobilitātes. Pirms mums beidzas laiks. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par Krievijas kara ietekmi uz reģionu, īpaši Baltijas valstīs, teiksim, investīciju klimatu. Ārvalstu investori, kuri varbūt domā par uzņēmumu attīstību Latvijā, vai viņiem rada bažas šī situācija? Jā. Šī situācija arī ekonomiski rada bažas, jo mēs arī redzam, ka Krievijas kara ekonomiskā ietekme ES nav viendabīga, jo īpaši to mēs jūtam austrumu flangā. Baltijas valstīs, protams, mēs saskaramies ar lielāko šo te negatīvo ietekmi, jo mēs atrodamies blakus agresoru valstī. Protams, tas ietekmē investoru uzticību, plūsmu un attiecīgi arī ekonomiskās izaugsmes līmeni. Tās mums ir tādas lielas ekonomiskās bažas. Un raugoties nākotnē no ES un Eiropas komisijas skatu punkta, mēs domājam, kā varētu atbalstīt austrumu reģionus, kurus visvairāk skar Krievijas agresija, jo ir skaidrs, ka šī ekonomiskā ietekme ir asimetriska un ir jāatbalsta reģioni, kurus šis karš skāris visvairāk. Minhenes drošības konferencē runāju ar kādu kungu, kurš ir viens no lielākajiem globālajiem investīciju, kurš strādā vienā no lielākajiem globālajiem investīciju uzņēmumiem kā viceprezidents. Un viņš teica, ka Ukrainā neviens neieguldīs, ja izskatīsies, ka konflikts kaut kad varētu atsākties. Kā es vai kā jūs teiktu, raugoties uz šiem dažādajiem iespējamiem kara izbeigšanas scenārijiem, ko jūs teiktu investoriem?
Es domāju, ka tas mums liek atgriezties pie prezidenta Zeļenska miera un uzvaras plāniem. Ir svarīgi ne tikai kaut kā izbeigt šo konfliktu un radīt kaut kādu kluso konfliktu, kāds, teiksim, ir bijis Donbas reģionā kopš 2014. gada. Mums ir nepieciešams risinājums, kas ir taisnīgs un ilgstošs. Bet, lai to panāktu, domāju, tas būs atkarīgs no mūsu sniegtā atbalsta, kādu atbalstu mēs, kā rietumu demokrātiskā pasaule, sniegsim Ukrainai. Ir skaidrs, ka tas var likt pamatus atjaunotnei un arī investoru pārliecībai. Pašlaik tiek runāts par izmēģinājumu projektiem, piemēram, ERAB projektu, par kara apdrošināšanu, par valsts risku apdrošināšanu. Ir ģeopolitiskā riska iniciatīvas, kas noteikti būs nepieciešamas, jo īpaši sākotnējos posmos, lai nodrošinātu investoru uzticību. Tomēr lielā mērā tas būs atkarīgs no ilgstoša un taisnīga miera Ukrainai. Runājot par ES finanšu atbalstu un G7 vienošanos sniegt atbalstu no Krievijas aktīviem. Jūs jau to iepriekš minējāt, bet es gribēju vaicāt, ja jūs runātu ar tādu cilvēku kā es, kas varbūt pilnībā nesaprotu visus šos šī mehānisma aspektus, runājot arī par juridiskiem apsvērumiem, vai tiešām tas notiks? Vai tiešām šos aktīvus izmantos, lai maksātu par palīdzību Ukrainai? Jeb ir varbūt kādi šķēršļi, kas to nepieļauj. Mums ir vairāk nekā 200 miljardi vērti šie te Krievijas aktīvi, kas ir arestēti Eiropā. Un ir jautājums, kā šos aktīvus varētu izmantot. Joprojām notiek sarunas par pašiem šiem aktīviem. Tomēr ir vienošanās par to, ka tā kā no šiem aktīviem tiek gūti ieņēmumi, ka ieņēmumus var izmantot šādiem mērķiem. Ko šī te $50 miljardu G7 programma dara? Tātad tiek gaidīts, ka būs šie te ieņēmumi. Principā tiek sniegts aizdevums Ukrainai $50 miljardu apmērā. Tuvāko dažu gadu laikā tiks veiktas noteiktas izmaksas. Tad šis aizdevums tiek atmaksāts, izmantojot ieņēmumus no Krievijas aktīviem. Tātad Ukrainai aizdevums nebūs jāatmaksā, šo aizdevumu atmaksās no šo aktīvu ieņēmumiem. Un, ja, piemēram, Krievija maksā reparācijas, tad to varētu sekt no reparācijām. Jo G7 ir pieņēmis lēmumu, ka šiem aktīviem jāpaliek arestētiem tik ilgi, kamēr reparācijas Ukrainai nav samaksātas. Tā ir tā pamatdoma. Es teicu, ka no ES puses mēs esam gatavi nodrošināt apmēram 35 miljardus eiro, jeb $40 miljardus. G7 dalībnieki nodrošinās vēl šos $10 miljardus, izņemot ASV, un tad ir jautājums par ASV iesaisti. Bija doma, ka sākotnēji ASV un ES katra maksās 20 miljardus, bet tagad ir šīs grūtības ASV. Proti, cik lielā mērā var paļauties uz to, ka šie aktīvi paliks arestēti, jo ES atjauno lēmumu reizi pusgadā. ASV teica, ka viņiem vajadzētu vismaz kaut kādas garantijas, ka būtu 3 gadu periods, un ES komisija to arī ir piedāvājusi. Tātad atjaunot šos lēmumus reizi 3 gados. Es pirms dažiem brīžiem pirms kāda brīža runāju ar tiem, kas nepiekrīt. Jāsaka, ka diemžēl nav vienbalsīga atbalsta, jo Ungārija iebilst, un jāsaka, ka tas apgrūtina ASV iesaisti šīs pakotnes finansējumā. Vismaz runājot par sākotno summu, jo mēs bijām cerējuši uz noteiktu ASV iesaisti.
Mums paneļa diskusijā pievienosies ES sankciju vēstnieks. Es domāju, ka visus tas interesē, jo it kā ir ļoti daudz kas paveikts. Tomēr varētu darīt vēl vairāk, ja varbūt šķiet, ka ir daudz šo caurumu šajā režīmā. Nu, teiksim, Krievi izmanto ēnu floti, lai eksportētu naftu un gāzi uz Ķīnu un Indiju. Tātad kuģi dodas prom no ostām Baltijas un Melnajā jūrā, varbūt vēl dažās citās ostās. Ko Eiropas Savienība arī darīt, lai apturētu šo gāzes un naftas plūsmu? Pirmkārt, ir skaidrs, ka naftas un ogļūdeņražu eksports ir lielākais Krievijas ieņēmuma avots. Ir ļoti svarīgi, ka mēs apturam šīs plūsmas, jo īpaši runājot par naftu, ir panākta G7 vienošanās par $60 par barelu cenu limitu, un visām valstīm ir jāievēro šī te maksimālā cena. Dažādi pakalpojumu sniedzēji nevar sniegt pakalpojumus, piemēram, piegādājot, apdrošinot un tā tālāk šo naftu, ja netiek ievērots šis cenas limits. Attiecīgi, mums ir jāuzdod jautājumi par šo ēnu floti, kas ir parādījusies, un tad ir tāda apšaubāma apdrošināšana, jo neviens nezina, vai šai apdrošināšanai vispār ir kāds pamats. Līdzīgi kā kopumā ar sankcijām pret Krieviju. Mums, pieņemot jaunas sankcijas, Krievija mēģina atrast veidus, kā šīs sankcijas apiet, un mums pastāvīgi ir jāpielāgo savu pieeja, jābūt ļoti modriem izpildes ziņā, tostarp jāsadarbojas ar dažādām trešām valstīm, un tāpēc mums ir šis īpašais vēstnieks, kura galvenais uzdevums ir tieši nodarboties ar sankciju jautājumiem, un strādājot kopā ar ASV, Lielbritāniju un citiem partneriem. Un tagad mēs arī pētam veidus, kā varētu apturēt šīs ēnu flotas darbību. Dažās valstīs tiek veikti noteikti pasākumi, veikta rīcība pret konkrētiem kuģiem un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka vēlāk arī varēs jums sīkāk pastāstīt par to, kas konkrēti ir darīts. Tomēr ir skaidrs, mums pieņemot sankcijas, Krievija mēģina rast veidus, kā tās apiet, un ēnu flote ir tikai viens no veidiem, kā tas notiek. Un mums ir jāskatās, kā mēs varētu apturēt šos apiešanas mēģinājumus. Un tagad vēl ir jautājums par Ukrainas integrāciju vienotajā tirgū un iestāšanos Eiropas Savienībā. Kāds tagad varētu būt šis ceļš? Varbūt Ukrainai ir jādara vēl kaut kas, varbūt, ka tas ir atkarīgs no dalību valstu politiskās gribas. Pievienošanās process ir garš un ilgs, sarežģīts, ir pieņemti politiski lēmumi, Ukrainai ir piešķirts kandidātu valsts status, ir izlemts uzsākt iestāšanās sarunas. Tomēr šīs sarunas nozīmē, ka jūs atverat dažādu šo sarunu sadaļas dažādās politikas jomās, jūs vedat sarunas, jūs pārbaudat, vai Ukrainas tiesību akti un pārējie aspekti atbilst ES prasībām, tad tiek slēgtas šīs sadaļas, atvērtas jaunas sadaļas un tā tālāk. Ļoti sarežģīts process, kas jau ir sācies. Un es runāju par šo $50 miljardu G7 pakotni, bet mums ir arī vidustermiņa atbalsta pakotne, €50 miljardi, ko nodrošina ES. To sauc par Ukrainas atbalsta mehānismu. Un, lai Ukraina saņemtu šo naudu, ir jāizpilda zināmi nosacījumi, kas atbilst nosacījumiem, kuri Ukrainai jāizpilda, lai integrētos Eiropas Savienībā. Un ir arī citas iniciatīvas, piemēram, mēs esam uzsākuši
rīcības plāna īstenošanu, lai Ukrainu integrētu ES vienotajā tirgū, izmantojot mūsu visaptvarošo brīvās tirdzniecības zonu. Nu, ir arī citas darbības, kas tiek veiktas. Tomēr tas ir garš, nopietns darbs, kam nepieciešama pacietība un apņēmība. Man ir tagad lielāka pārliecība par visiem šiem jautājumiem uzklausot. Jūs tagad varam dot iespēju uzdot vienu jautājumu, un tad pāriesim pie paneļdiskusijas. Mikrofonu. Saistībā ar mūsu sagatavošanās darbiem un militāro jomu, kāds ir pašreizējā situācija, runājot par bankām, jo militārajai jomai, militārās jomas uzņēmumiem bija grūti saņemt finansējumu, strādāt ar bankām, un ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Ja mēs to nerisināsim, mums nebūs šī zaļā koridora militārai nozarei. Kāda ir pašreizējā situācija? Piekļuve finansējumam. Par šo jautājumu ļoti intensīvi spriež, jo principā nav nekā tāda, kas liektu šo piekļuvi finansējumam. Bet ir jautājumi, vai tas ir saskaņots ar zaļajiem mērķiem. Tur varbūt varētu būt šādi jautājumi, ko varētu nozīmēt vidē draudzīgs tranks. Bet šis ir tāds ES projekts pašlaik. Ne jau visam, ko bankas finansē, ir jābūt zaļam, jo bankas jau finansē arī citas prioritātes un citus aspektus. Un tas ir tas, ar ko mēs strādājam, un ne tikai privāto sektoru, un tas attiecas arī uz Eiropas finanšu iestādēm, piemēram, Eiropas Investīciju banku, kura arī veic noteiktas darbības. Piemēram, paplašina savu definīciju par to, kas ir divkāršas izmantošanas preces, lai šādas preces varētu finansēt no EIB, un tiek veikts arī citas iniciatīvas. Mums arī ir publiskā finansējuma programmas. Mēs esam izveidojuši Eiropas aizsardzības fondu, kas tiks ievērojami palielināts nākošajā plānošanas periodā. Ir skaidrs, ja ir prioritāte, tai jābūt arī finansējumam, gan privātam, gan arī no Eiropas finanšu iestādēm, gan arī publiskam finansējumam ES un valstu līmenī. Lielas paldies! Un tagad aicināšu šeit uz skatuves nākt paneļdiskusijas dalībniekus. Davids O'Sullivans, Eiropas Savienības sankciju vēstnieks. Es domāju, es nezinu, vai viņš par to ir domājis, par šo rēgu vai spoku floti, vai tas ir vai Danija varētu tiesiski, juridiski apturēt, nepieļaut šo kuģu pārvietošanos, vedošanu šajā jūras šaurumā. Vai tur ir tikai pārkāpumi vai tāda vēlmju domāšana? Jā, uzreiz sāksim runāt par to. Es neesmu starptautisko jūras tiesību eksperts, bet atbildu šo jautājumu nav vienkārši. Es domāju, cilvēki pie tā strādā. Un mums ir jāpakāpjas atpakaļ un jāparaugās uz plašāku kopainu. Eiropas Savienība ir vairāk vai mazāk izspiedus visus tos, kas atkarība no Krievijas naftas, vēl ir pāris problēmas mazākā apjomā no gāzes un sašķirinātās gāzes, bet globālā problēma ar naftu ir tas, ka G7 bija bažas tā kolektīvi, ne tikai Eiropas Savienībā,
lai nenotiktu kaut kāds milzīgs, lai netiktu sagrauts starptautiskā naftas tirgu un arī, lai globālajiem dienvidiem tomēr būtu piekļuva arī Krievijas naftai. Mēs ieviesām šo te naftas cenas griestus, lai kaut kādā veidā ietekmētu Krievijas ienākumus, un pagājušajā gadā bija ievērojami panākumi šajā ziņā. Protams, Krievu attapība atrod jaunus veidus, kā to apiet, ir šī te rēgu flote, ir tādi iegādājušies kuģus, kuri drīz vairs nebūtu lietojumi, un tur ir diezgan slikti apmaksāta ekipāža, un arī apdrošināšana tāda, kas nav pat vērta tā papīra, uz kura tā ir uzrakstīta. Šeit tankeri ceļo pa pasauli, un tāda iespējama milzīga ekoloģiska katastrofa. Visi ir pakļauti šim riskam, ka varētu notikt milzīgs ekoloģisks kaut kāds incidents un nebūtu finansējuma, lai to pēc tam saglābtu. Mēs sākam rīkoties, lai šos kuģus izņemtu no aprites, no lietošanas. Jautājums ir, kādas ir piekrastes valsts tiesības, vērsties pret šiem te kuģiem, kas tātad pārvietojas gar tās krastiem. Mums juridiski tas ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka Starptautiskā jūrniecības organizācija jau ir sagatavojusi tādu savu viedokli par šīs flotes riskiem. Tad, kad es ceļoju, jā, citās valstīs es dzirdu, ka cilvēki ir noraizējušies par to. Bet, protams, ir tiesiskais konteksts jāņem vērā. Tas nav jautājums tikai Dānijai vai tikai vienai valstī. Mums ir jāpēta dziļāk, ko mēs tiesiski, juridiski pamatoti varam prasīt no kuģiem, par kuriem mums ir pirmšķietami pierādījumi, ka tur ir ekoloģisks risks. Vai varam pieprasīt apdrošināšanu, kādās valstīs tie ir reģistrēti. Tātad šīm valstīm vajadzētu būt kaut kādiem kritērijiem reģistrējot kuģi, vai tas ir tehniski piemērots iziešanai jūrā, vai ekipāža ir apmācīta. Tā kā ir vairākas sviras, ko mēs varam izmantot. Bet tas nav tikai vienkārši, ka dāņi varētu pateikt, nē, kuģi nedrīkst braukt garām viņu krastam. Es nešaubos, ka jums ir taisnība. Un jūs esat izzīmējis arī šo sarežģītību, jo amatierim šķiet, tas ir tik vienkārši izdarāms. Ja tas ir lielākais, teiksim, ienākumu avots Krievijai karā pret Ukrainu, tad tas ir jāizgriež ciet. Bet acīm redzot, tas nav tik vienkārši. Bet kā ir ar Melno jūru? Turcija, arī mūsu NATO sabiedrotā valsts, un neļauj Krievijas kuģiem iebraukt Melnajā jūrā, bet īsti neaptur nelikumīgu virzību ārā no Melnās jūras. Vai tur ir kaut kāda iespēja izdarīt ietekmi arī attiecībā uz šo? Manuprāt, un mums ir jārunā ļoti godīgi un skaidri arī savā starpā. Mūsu sankcijas nav apvienoto nāciju noteiktas, kas ir ļoti liela atšķirība attiecībā uz Ziemeļkoreju un Irānu. Kaut arī mums ir fantastiska koalīcija, un mēs esam ļoti pateicīgi tam arī, ka jūsu vadība ir palīdzējusi izveidot šo plašāko koalīciju, ne tikai G7, bet arī iesaistot Jaunzēlādu, Austrāliju un Dienvidkoreju, tas ir ļoti iespaidīgi, bet daudzas valstis nav šīs koalīcijas daļa, un neuzskat, ka mūsu sankcijas tām ir saistošas. Un pat tīri principiāli pateiks, mēs negribam piemērot jūsu sankcijas, jo tie ir vienpusēji mēri, un mēs iebilstam pret to. Lūk, šādas ir tās sarunas. Turcija ir mazliet tādā sarežģītā situācijā, tā ne tikai NATO dalībvalsts, bet arī Eiropas Savienības kandidātu valsts. Tā kā saruna ar Turciju varbūt ir savādāka nekā citām valstīm. Es domāju, ka mums jācenšas pārliecināt valstis, lai tās saprastu mūsu skatījumu, un arī, lai tās būtu ieinteresētas tajā, un runājot par šo te spoku floti, tas ekoloģiskais risks, es ceru, ka tas nenotiks. Bet, ja kaut kas tāds notiktu, tā varētu, teiksim, tādai valstī kā Turcija būtu milzīga katastrofa. Protams, bet ir citi elementi, kas parādās citu cilvēku aprēķinos. Es gribētu uzdot jautājumu. Es novērtēju to, ka jūs šobrīd attiecībā uz šo esat vadošais paneļdiskusijas dalībnieks. Labākās ziņas, ko es esmu
dzirdējis pēdējā diennaktī, ir nevis Zelenska prezidenta šis uzvaras plāns, bet arī tas, ka Eiropas Savienības iecerētās sankcijas vēršoties pret propagandu. Es pirmoreiz kaut ko tādu dzirdu. Nu, bet es ceru, ka tā ir taisnība. Vai vismaz kāds piezīmēs to. Doktor Karina van Hipela no Rusija. Pāris lietas, ko es gribētu jums pavaicāt. Nu, mēs saucam par šo te ļaunuma asi un citi apzīmējumi, un neviens nešķiet ļoti precīzi. Krievija, Ķīna, Ziemeļkoreja, Irāna, tie nav sabiedrotie tradicionālajā izpratnē, bet ir skaidrs, ka ir liela sadarbība un arī kaut kāda koordinācija. Ķīna šobrīd pat piegādā pabeigtas platformas ne tikai veļas mazgājamo mašīnu daļas, ko var izmantot raķetēm. Kā jūsu institūcija Rusija izskaidrotu, kādas ievainojamības jūs saskatāt, pret kurām mēs varētu vērsties un uzbrukt? Paldies, ģenerālis Ben Hodges. Man prieks, ka es atkal esmu šeit, un man prieks redzēt jūs, ministra, un arī ekscelences. Protams, šis izaicinājums šīm valstīm nav tikai attiecībā uz ieroču piegādi, bet Ziemeļkoreja pat piedāvā kareivjus. Viņus tur vienkārši noslapkavos, izkaus. Es nesaprotu, vai viņi vispār sapratīs, kas viņiem jādara, vai viņi zinās, kur viņi ir, kas notiek, bet mēs redzam, cik izmisus ir Krievija ar visiem šiem ārvalstu braucieniem. Tur ir liela nervozitāte par mobilizāciju vēl valstī un tā tālāk. Savukārt Irāna, Ziemeļkoreja un Krievija, nu tās mēs varam tā kā salikt vienā grozā, bet Ķīna ir svārstīga un mēs nevaram Ķīnu izolēt, mums visiem ir jāstrādā ar Ķīnu. Mēs arī vakar par to runājam, neviena no mūsu ekonomikām var pilnībā tā kā atdalīties no Krievijas, no Ķīnas, atvainojos, no Ķīnas. Es domāju, ir jāizdara cik vien liels spiediens iespējams savās jomās. No, mēs arī cenšamies rīkojot pasākumus, veicot pētījumus, strādājot ar medijiem. Un, protams, cik vien arī amatpersonas var izdarīt spiedienu uz visām šīm valstīm, lai tās mainītu savu uzvedību. Bet šķiet, ka visai maz kas tiešām iedarbojas uz tām. Par to jau mēs arī vakar runājām. Drošības garantijas. Kad prezidents Zelenskis vēlas, protams, būt NATO un Eiropas Savienībā, un kad viņš atbrauc uz Savienotajām valstīm. Un, protams, es domāju, ka visi atbalstītu to dalību, bet tas nenotiks drīz. Vismaz tāda ir tā sajūta. Ko mēs varam izdarīt? Kas ir realistiski? Ko var piedāvāt? Kā kaut kāda veida tādu drošības, tādu struktūru, kas palīdzēs aizsargāt Ukrainu līdz tam brīdim, kamēr Ukraina kļūs par NATO dalībvalsti. Es domāju, ka citas garantijas kā dalība NATO nevar būt. Bet ko mēs varam piedāvāt? Es varbūt gribētu šo te jautājumu pārvirzīt uz Džimu. Bet man kā pusotra gada Džeiks Salavans minēja, ka pirms iestājas NATO mēs varam sniegt kaut kādas drošības garantijas līdzīgi Izraēlas modelim. Teiksim, Ukraina ir labi apbruņota, lai tā būtu tagad soli priekšā par konkurentiem reģionā. Jau kādu brīdi nekas par to nav dzirdēts. Un tāpēc es domāju, ko vēl mēs varētu darīt. Mēs iepriekš arī ar jums runājām par citiem modeļiem, ko esam redzējuši pagātnē. Un vienmēr tos atbalstīja tas, ja ASV kareivi atradās tur. Vai tas bija Vācijā vai kaut kur citur, arī pārējiem mēs minējām. Kāda vēl modeļi, kādas vēl versijas pirms dalības NATO? Mēs zinām par Korejas modeli. Es tikko biju Dienvidkorejā un runāju ar korejiešiem par to. Un daži no viņiem pat šiti neko par to nav dzirdējuši. Mēs par to daudz te esam runājuši šajā pasaules daļā. Bet korejieši, nē. Bet tas, manuprāt, ir slikts modelis, jo tas ir vienīgais veids, kā panākt mieru, proti ASV kareivi tur. Bet ko vēl?
Savienotās valstis un NATO valstis var piedāvāt pirms pilnas dalības NATO. Es nezinu, varbūt es novirzīšu to jautājumu uz Džimu. Karina Fahipeldā veiksmīgi pārvirzījuši šo jautājumu. Es domāju, ka izvairīšanās no jautājumiem, tās ir pilnībā lieta, ar ko nodarbojas valdības amatpersonas gan. Labi, paldies, bet pāris tādas lietas, pāris apsvērumu par to. Šobrīd ir karš. Tā ir viena vide, tātad viena vide. Un tas, protams, visi tie stimuli prezidenta Zelenska uzvaras plānam, un arī mums tas ir jāņem vērā, ka viss ir jāizdala, lai Ukraina varētu karot 25. gadu, un steigsmīgi vajadzīga nauda, budžetu, jo viņiem pietrūks arī, ja nebūs pietiekami daudz šī atbalsta, viņiem vajadzēs vai nu pašiem pirkt munīciju, un ieročus, vai arī jāsāk ražot pašiem, tātad naudu viņiem vajag. Un te Eiropas Savienība uzņēmusies vadību, jau veidojot tādu instrumentu, kas nodrošinās $35 miljardus, un pat varētu būt līdz 40-45, ir priekšlikums, ka vajadzētu 50 miljardus. Un arī izmantot šos iesaldētos Krievijas valsts aktīvus un līdzekļus. Tātad kaut kāda nauda tiks piešķirtā, ja pietiks labi, ja nē, tad meklēsim veidus, kā radīt vēl tad arī nepieciešama munīcija. Viņiem ir jāražo pašiem, un mēs investējam miljardus Ukrainas aizsardzības industrijas bāzē. Arī citas valstis un kaimiņi arī dara ļoti svarīgu darbu. Polija, Bulgārija, arī Baltijas valstis sadarbojas ar Ukrainas uzņēmējiem, lai saražotu vairāk šo aprīkojumu, kas nepieciešams kaujās. ASV arī pātrina drošības atbalstu. Arī prezidents Baidens pateica, ka viss, kas ir viņa rīcībā, būs iztukšots tajā dienā, kad viņš būs pēdējā viņam diena amatā. Tas būs 1/3 no drošības atbalsta, pat vairāk nekā katru kalendāro gadu ir sniegts Ukrainai. Tātad arī tas tiks piešķirts. Tātad tas ir ļoti svarīgs, arī šī munīcija, un arī jāpalīdz Ukrainai nopirkt nepieciešamo brīvajā tirgu. Tās var būt daļas, bet arī tā varētu būt arī piekļuve jau saražotai munīcijai. Ir īpaši to, ko var izmantot tajos vecajos padomju laika ieročos. Arī Čehijas iniciatīva ir ļoti spēcīga, un es arī novērtēju to, cik spēcīgs ir bijis Latvijas un Baltijas valstu atbalsts šai iniciatīvai. Tur jau ir pāris miljardi dolāru munīcija tur. Tātad nauda, munīcija un arī mobilizācija. Ir tiešām ļoti svarīgi, lai Ukraina varētu nosūtīt vairāk apmācītu kareivju un vienību frontes līnijās, lai nepieļautu to, ka Putins virzās uz priekšu tā, kā viņš dara. Vienkārši tā kā izgrauž to savu ceļu Doņetskā, cenšoties tikt līdz Odesai. Lai tas notiktu, vajadzēs, lai starptautiskā koalīcija strādā kopā ar Ukrainu un nodrošinātu, ka patiešām šie kareivji ir patiešām apmācīti un apbruņoti gan Doņetskā, gan Kurskā. Un tas, protams, tas nāk no gan aizsardzības ministrijā, gan arī Ukrainas aizsardzības kontaktgrupā. Un tā kā nākamajos mēnešos pie tā tiks strādāt. Ja Ukrainai ir jācīnās 25. gadā, tad mums jāpadomā, ko mēs kolektīvi varam izdarīt, lai izmainītu Krievijas aprēķinus. Un viens veids, kā uz to var paraudzīties, ir, mēs Krievai esam teikuši, jūs nevarēsiet turpināt pārdot savas preces globāli. Mēs arī padarīsim jums grūtāk iespēju kaut ko nopirkt. Un ko mēs cenšamies panākt ar sankcijām? Mēs gribam novērst to, ka viņi novirza tikai nedaudz procentu no sava IKP, no kaut kādiem izmantošanas civilajiem mēriem, bet izmanto, lai atjaunot kaut kādus vecos padomju ieročus un nosūtītu to uz fronti. Un tā kā mēs redzam, ka situācija sāk mainīties,
Krievija jau ir iztērējusi visus savus iekrājumus nebaltai dienai, kas bija iekrāta apmēram $650 miljardi. Es pat nezinu, cik tagad tur ir palicis. Es domāju, ka varbūt palicis ir 100 miljardi, vairāk vai mazāk, jo 300 miljardi ir iesaldēti. Un Putins tērē 50 līdz 100 miljardus, lai nostiprinātu aizsardzības bāzi. Bet daudz kas no tā nav nekas jauns un progresīvs, tātad šie ieroču aprīkojumi, bet viņi rehabilitē 30, 40 gadus vecus ierīces un sūta uz fronti. To būs grūti turpināt. Tīpaši, ja mēs skaidri pasakām to, ka liela daļa šīs naudas pie viņiem neatgriezīsies, G7 pozīcija ir bijusi ļoti spēcīga. Bet tikko mēs tiekam pie viņu ieņēmuma avotiem, un es domāju, jūs minējāt par to ļoti drosmīgi, jo ļoti precīzi 30% no nodokļu ienākumiem, no viņu ienākumiem ir nafta, un te mums jāsāk runāt par globālo naftas tirgu. Un tāds Krievijas avantūrisms arī izmantojot šos te bīstamos kuģus, lai nogādātu naftu visur pasaulē, mums jāsāk vērsties pret to. Bet, protams, jautājums ir, ko Ukraina var padarīt, lai parādītu, ka nākotnē būs vēl tikai sāpīgāk. Vai ir kaut kāda pauze kaujās vai cīņā, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu panākt tādu pamieru, un arī prezidents Zelenskis ir par to runājis, un arī NATO alianse par to runājis, un visi koalīcijas partneriem arī ir jāsapulcējas un par to jārunā. Un pats pēdējais arī, ko Karīna sacīja, pagājušajā gadā ASV vadīja šos te centienus, 28 valstis parakstīja divpusējas drošības tādus vienošanos ar Ukrainu. Un tas ir tas, ko mēs domājam ar Izraēlas modeli, savā veidā apsolot to, ka aprīkojums un mācības tiks nodrošinātas 10 gadu periodā, lai Ukraina justos tā, ka tā var uzlabot pati savu aizsardzību. Un lai būtu arī izpratne, kas ir sagaidāms. Tā ir tikai daļa. Bet joprojām, ja kurš pamieris, tad būs jāsaist arī politiski, ekonomiski, militāri rīki. Un arī kaut kāds veids, lai nepieļautu pārkāpumu. Es gribētu parunāt par Izraēlas modeli. Mums ir ASV gaisa spēku piloti, kas lido Izraēlas gaisa telpā, notriec Irānas raķetes mūsu flote, notriec hutiešu raķetes. Kāpēc mēs to pašu negribam darīt Ukrainā? Vismaz iesaistoties raķešu notriešanu, to raķešu notriekšanā, kas ir vērstas pret civiliem mērķiem. Es te nerunāju par militāriem mērķiem. Laikam tas ir tāds būtisks jautājums, cik lielā mērā NATO spēki varētu iesaistīties konfliktos. Šajā konfliktā mēs esam skaidri norādījuši, ka aizstāvēsim 5. panta teritoriju, un tad mums ir dažkārt tādi incidenti kā dronu ielidošana Latvijas vai Rumānijas gaisa telpā. Par to mums ir jārunā, kā mēs varam sevi aizsargāt šādos gadījumos. Bet jautājums par to, vai vispār iesaistīties un cik lielā mērā iesaistīties Ukrainā, par to laikam ir jārunā līderiem un jāpieņem šīs lēmums, uz ko arī Baidena kungs cerēja, ka šīs sarunas varētu notikt. Un tad ir jāprasa, vai mēs esam sasnieguši šādu pagrieziena punktu šajā konfliktā un ko mēs varētu darīt tālāk. Tas varbūt ir tāds provokatīvs viens jautājums, bet tā ir daļa no plašākas sarunas par to, cik apņēmīgi mēs esam gatavi panākt Ukrainas uzvaru šajā karā un kādi pasākumi ir jāveic, lai šo mērķi sasniegtu. Paldies! Es domāju, ka tas ir tāds lielāks jautājums, cik apņēmīgi mēs esam. Un par to laikam mums jārunā šajā paneļa diskusijā. Mums vēl ir laikam pusstunda atlikusi, tāpēc es gribētu pārliecināties, ka mēs izmantojam visus gudros prātus, kas mums šeit sēž telpā, un dosim iespēju uzdot jautājumus klausītājiem. Klauss Vitmans, Potsdamas Universitāte. Tātad gribēju iepazīstināt ar sevi.
Es gribēju uzdot jautājumu Dombrovska kungam, atgriežoties pie ģenerāla Hodžas pirmā jautājuma. Tātad jautājums par militārā atbalsta palielināšanu. Papildus militāram atbalstam ir nepieciešami divi būtiski lēmumi - tāldarbības ieroči un atļauja izmantot pret mērķiem Krievijas teritorijā, jo gaisa aizsardzība ar to vien nepietiks, jo ir jānovērš, ka raķetes tiek palaistas uz Ukrainas teritoriju. Vai jums ir tāds iespējas, ka dalību valstis, kas sabiedrotie varētu sākt atbalstīt šo te domu? Jeb slēpsies aiz Baidena kunga un Šolca kunga pleciem, īstenojot to, ko es saucu par pašapturēšanu. Ja mēs neaizsargājam Ukrainas debesis, kāpēc mēs neatļaujam uzbrukt tām bāzēm, no kurienes šādas raķetes tiek izšautas? Ir skaidrs, ka nevar cīnīties ar daļēji ierobežotiem līdzekļiem. Man liekas, ka abi jautājumi ir vērsti vienā virzienā. Ja mēs runājam par militāro atbalstu, tad jūs pamatoti norādījāt to, kas ir nepieciešams, tātad tāldarbības ieroči un atļauj izmantot šos ieročus pret mērķiem Krievijā, kur tas tiešām ir nepieciešams, un ir grūti saprast, kāpēc šo atļauju nedod. Un kāpēc šie procesi ir tik lēni. Dažas valstis tā kā ļoti lēnām virzās uz priekšu. Nīderlanda, piemēram, nesen ir atļāvusi izmantot savas piešķirtās F-16 lidmašīnas Krievijas teritorijā. Bet es domāju, ka atļaujai vajadzētu būt visaptvarošai, ka Ukraiņi pieņem savus militāros lēmumus par to, kā vislabāk sevi aizsargāt. Runājot par ieroču piegādēm, ir nepieciešams daudz vairāk, gan gaisa aizsardzības, gan arī principā daudz stabilāka piegāde attiecībā uz jebkāda veida ieročiem un amunīciju. Tas ir jādara mums kopā rietumos. Mēs nācām klajā ar šo iniciatīvu nodrošināt 1 miljonu artilērijas šāviņu Ukrainai un arī palielināt mūsu ražošanas kapacitāti, un pašlaik tā ir sasniegta. Tātad 1 miljons gadā, un tad ir šī svarīgā Čehijas iniciatīva, kuras ietvaros vāc munīciju tur, kur to var savākt, un pēc tam sūta uz Ukrainu. Jāsaka, ka Ukrainai ir nepieciešami daudzi dažādi materiāli, gan tādi pamatmateriāli, teiksim, artilērijas šāviņu, un arī šīs atļaujas izmantot tāldarbības ieročus, un tas mums kopā rietumos ir jānodrošina. Prezidents Zeļenskis ir izstrādājis savu uzvaras plānu, informējis par to savu tautu, arī Eiropas Savienības padomi un arī aizsardzības ministrus. Un tagad noteikti būs tādas intensīvas sarunas par to, kā šādu plānu varētu īstenot. Vienmēr ir grūti runāt par kādām konkrētām ieroču sistēmām, vismaz man, tādam civilajam kā man, blakus, kad man sēž ģenerālis. Un tiešām tiek runāts par to, kas Ukrainai būtu jādara Doņetskā un Kurskas reģionā, ņemot vērā arī tādu plašāku stratēģisko vidi saistībā ar Krieviju. Ukraina jau var izmantot savus ieročus, un tai ir izdevies veikt ļoti sekmīgus uzbrukumus. Ukraina izmanto savus dronus, lai iznīcinātu munīciju, kuras pietiktu vairākiem mēnešiem. Nezinu, vai to var atkārtot.
bet varbūt, ka varētu efektīvi izmantot tālākas darbības ieročus, jo pašlaik pieejamām iespējām ir ierobežots darbības diapazons. Jāsaka, ka Ukraina ir ļoti sekmīgi spējusi samazināt Krievijas spēju izmantot Krimu kā uzbrukumu platformu un atspieduši šos ieroču sistēmas daudz tālāk, un tāpēc tās ir daudz mazāk efektīvas nekā tas būtu, ja Krievija spētu šaut raķetes no Krimas varbūt 2-3 minūtes iepriekš, pirms tās sasniedz savu mērķi. Un arī jūras spēki ir atspiesti diezgan tālu atpakaļ, un tas ir būtiski mainījis kara gaitu. Varbūt, ka mums ir jāskatās, kā vislabāk izmantot esošās ieroču sistēmas un nodrošināt šīs sistēmas tā, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt. Tālāk Edvards Lukas un tad kungs aizmugurē. Mans jautājums ir par sekundārām sankcijām. Ja jūs vērsīsiet sankcijas pret Takaru Karlsonu, tas ir labi. Bet kas notiek ar baņķieriem, juristiem, grāmatvežiem, propagandistiem, visiem tiem, kas vispār dod iespēju Krievijai apiet sankcijas, izmantojot tirzniecību ar trešām valstīm? Varbūt, ka iekļausim viņus vīzu melnajos sarakstos. Teikt, ka viņi vairs nevar doties uz ASV bez vīzas. Un, ja grib doties, tad lai dodas uz interviju un atbild uz jautājumiem. Ir ļoti daudz šī te mīkstās varas, ko mēs varētu izmantot, piemēram, saistībā ar Lielbritānijas vīzām un citām vīzām, lai apgrūtinātu šādu cilvēku dzīvi. Un tad varbūt, ka viņi būtu gatavi atteikties no šādiem klientiem. Dombrovska kunga. Esmu. Jūs nākošajā kārtā aiz jums bija, kas bija pirmais pacēls roku. Paldies. Esmu John Labs no Chatham House. Man jautājums Džeimsam Brainam. Jūs izmantojāt vārdus pamiers, pauze kara darbībā, it kā tas būtu kaut kas nenovēršams. Kas jums liek domāt, ka tas ir iespējams? Tie, kas pētījuši Krieviju, saprot, ka Krievija varētu turpināt šāda veida kara darbību pat vairākus gadus, ja nepieciešams. Un ka mēs esam varbūt palaiduši garām iespēju izdarīt uz viņiem iespēju. Mums bija lieliski iespēja 22. gadā, bet tagad Džeimsam O'Brienam jautājums. Kas jums liek domāt, ka Putinu ir iespējams pārliecināt, ka tas nav viņa interesēs turpināt šo karu? Jo pašlaik man šķiet, ka viņam liekas, ka viņi uzvar, ka Ukraiņi spiesti atkāpties, ka viņi ir iznīcinājuši 50% Ukrainas elektroražošanas spēju. Paldies. Tātad pirmais jautājums Dombrovska kungam, Salavana kungam. Pirmkārt, runājot par tiem, kas dod iespēju apiet sankcijas. Jā, tiešām, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu darīt, un mēs jau zinām, ka ir šī atbildība par apzinātu iesaisti sankciju apiešanā. Tas attiecas uz Eiropas uzņēmumiem, kas šādi rīkojas, jo mēs esam daudz runājuši par to, ka trešās valstis apiet sankcijas, bet ir jāsaprot, ka cīņa ar sankciju apiešanu sākas mājās, jo mēs runājam par rietumu komponentiem, kas nonāk Ukrainas frontē. Un, diemžēl, šādu komponentu ir pārāk daudz. Ir divkāršas izmantošanas preces, un apmēram 70% šādu komponentu nāk no G7 valstīm vai uzņēmumiem, vai to meitas uzņēmumiem trešās valstīs. Nu, visticamāk, ka ne tieši, bet pa kaut kādiem apkārtceļiem. Šajā ziņā ir ļoti daudz ko darīt, un ir iespējas paredzēt atbildību cilvēkiem, kas apzināti iesaistās sankciju apiešanā, kas dod iespēju, kas sekmē sankciju apiešanu.
Mums ir jāizmanto šie rīki. Piemēram, pagājušo mēnesi es organizēju apaļā galda diskusiju Briselē ar dažādu uzņēmumu direktoriem. Tātad ES tehnoloģiju un citu uzņēmumu direktoriem, lai spriestu tieši par šo jautājumu, proti, kā mēs novēršam šāda veida notikumus. Es pilnībā piekrītu Dombrovska kungam. Eiropas Savienība īsti īsteno sekundārās sankcijas. Jāsaka, es esmu lielu daļu savas dzīves pavadījis cīnoties ar ASV sekundārajām sankcijām. Tagad man varbūt ir cits uzdevums, un es varu redzēt, ka varbūt arī ir šajā ziņā ieguvumi, bet jāsaka, ka diez vai dalībvalstis pašlaik ir gatavas aktīvas piemērot sekundārās sankcijas, bet tas nenozīmē, ka mēs neko nedaram. Mēs esam iekļāvuši šajos sarakstos Ķīnas, Irānas, arī Kazahstānas, Turcijas uzņēmums šādos te sankciju apējošo uzņēmumu sarakstos. Tad mēs mēģinam aktīvi atklāt šos sankciju apiešanas kanālus, un ja mums ir skaidri pierādījumi par šādiem uzņēmumiem vai personām, mēs rīkojamies. Tomēr juridiski ir nianse, ka ir jābūt saiknei ar Eiropu, tiešai saiknei. Piemēram, tiek pārpakoti, pārsūtīti Eiropas izcelsmes produkti. Tā ir tā robeža, kuru mēs negribam pārkāpt. Tātad jābūt šai skaidrai saiknei ar Eiropu, un ja šāda saikne ir, mēs esam piemērojuši sankcijas, piemēram, arī šādu ēnu flotas kuģiem 27 pēdējā pakotnē, tātad mēs esam gatavi rīkoties, ja ir pierādījumi un varam parādīt, ka tiešām ir šie te pārkāpēji. Divas lietas. Pirmais par to iespējotāju jautājumu. Ir svarīgi, ka mēs norūdam savas sabiedrības, ka šīs sabiedrības tiek atdalītas no Krievijas varas instrumentiem, piemēram, Rosneft, Gazprom un tā tālāk. Tomēr ir skaidrs, ka ir visu laiku bijusi šādas saiknes, kas ir sekmējušas šīs naudas plūsmu, un tās būtu jāpārcērt. Protams, ir arī minēti jau citi aspekti, un mums arī ir zinām ierobežojumi. Te gan propaganda ir pilnīgi atsevišķa kategorija. Tomēr mēs mēģinam uzlabot to, kā mūsu sabiedrības cīnās ar šiem jautājumiem. Tas ir svarīgs šīs kaujas elements. Vēl par pamieru es varbūt tā skaidrojumu gribēju sniegt. Man šķita, ka man uzdeva jautājumu par to, kas notiek, ja ir pamiers, varbūt, ka saikļu izlaišana varbūt radīja nepareizu iespaidu. Un ja mēs nemēģināsim panākt šo pamieru, tad laikam mēs līdz tam arī nenotāksim. Es saprotu jūsu jautājumu, bet es redzu, ka Krievijas pusē arī ir zināmas ievainojamības, teiksim, piemēram, dzīvā spēka un munīcijas nodrošināšanas ziņā. Es nezinu, vai Krievija spēs šādi turpināt ilgu laiku. Varbūt, ka mums jāizdara pareizās izvēles saistībā ar Ukrainas spēju izmantot ieročus, un tad varbūt jāvēršas par kādām trešām valstīm, kas atbalsta Krieviju. Tas viss ir tāds, ir visi elementi mūsu mēģinājumos mainīt esošo situāciju. Es nezinu, kurā brīdī pienāk šāda iespēja, bet es domāju, ka tuvākos mēnešos mums varētu būt iespēja nodrošināt, ka Ukraina var turpināt cīņu vēl dažus gadus. Nevis katru gadu, lai tā gaidītu, atvainojos katru mēnesi, lai tā gaidītu nākošo sūtījumu, lai parādītu, ka Krievijai grūtības tikai palielināsies. Es nezinu, vai ar to pietiks, to noteikti zinās tikai pats Putins. Arī es gribētu kaut ko teikt. Es domāju, ka šādus lēmumus pieņem džima līmenī, tos pieņem valstu vadītāji. Bet runājot par atraunu Ukrainai izmantot tāldarbības raķeti, Krievijas teritorijā. Kāpēc tādas valsts kā Vācija, Lielbritānija un ASV nevarētu klusi pateikt Ukrainai, dariet to, bet mēs to skaļu neteiksim? Radīt tādu stratēģisku nenoteiktību.
Jo principā pašlaik ir novājināšanas kars, un Ukraina tajā zaudēs, jo viņi nevar sevi aizsargāt. Jo šādi uzbrukumi būtu vērsti tikai pret militārām bāzēm un šādu ieroču izcelsmes vietām. Varbūt, ka mēs varam radīt šo stratēģisko nenoteiktību, vienkārši ļaujot to darīt, bet var to nepaziņojot. Es nezinu, cik liela varētu būt šī nenoteiktība, kad šāda ieroču sistēma kaut kur parādīsies. Jautājums laikam ir arī par to, vai šīs nenoteiktības mazināšana varbūt kaut kā varētu pastiprināt Ukrainas pozīcijas, jo Krievija saprast, ka tagad ir tāds viennozīmīgs atbalsts. Bražas kundze, ārlietu ministre, tad kungs tur un kundze tur. Lielas paldies! Mans jautājums ir gan Valdim Dombrovskim, gan Džimam Brajanam, Kārenai arī par ES rūpniecības stratēģiju un iznākumiem, kurus mēs vēlamies panākt saistībā ar ANO aizsardzības plāniem, piemēram, spēju trūkuma novēršana. Mēs zinām, kāds ir mērķis, bet kā mēs varam tur nonākt? Šošenk Šofšī, ekonomists. Dobrovska kunga, es gribēju vaicāt par ES aizsardzības nozari, ražošanas nozari. Vai jūs varat apstiprināt, kad bloks izpildīs savus mērķus saistībā ar munīcijas nodrošināšanu Ukrainai, jo tur ir liela aizkāve? Vēl tika norādīts, ka liela daļa šo šāviņu varbūt nonāk citās valstīs, nevis Ukrainā. Vai jūs varētu pastāstīt, kāds progress ir panākts šīs situācijas mainīšanā? Esmu no Dānijas. Dānijas ārpolitikas biedrība. Man ir vasarnīca pie mūsu jūras šauruma, un es redzēju katru dienu, ka daudz kuģi no Krievijas šķērso šo šaurumu. Es ielādēju kuģu izsekošanas lietotni, un es redzēju, ka šie kuģi ar Krievijas naftu un gāzi īstenībā reģistrēti Kiprā, Maltā un tam līdzīgās vietās. Es gribēju vaicāt, vai es kaut kā spēju cīnīties ar šo te faktu. Labi. Jā. Par pirmo jautājumu par munīcijas piegādi. Mums ir, tāda šī programma ASAP pēc iespējas ātrāk, un tieši tāds ir mērķis, ko jau es minēju arī iepriekš, ka Eiropas Savienība ir sasniegusi radošanas mērķi 1 miljonu šo šāviņu gadā un turpinās arī pastiprināt šo ražošanu, un šie šāviņi tiek nosūtīti uz Ukrainu. Es, protams, nevaru tagad minēt konkrētu skaitli, cik jau tagad, un cik vēl ir šī tiešām ASAP programma, kur mēs pastiprinam savu ražošanu, un otra Čehu programma. Mēs tātad savācam no kurienes vien varam un nosūtam uz Ukrainu. Es jums nevaru pateikt šobrīd precīzi jaunākos skaitļus, bet es domāju, mēs esam tuvu mērķiem, bet, protams, ir bijusi aizkavēšanās. Un mums, kā kolektīvajiem rietumiem, vajadzētu darīt vairāk un darīt ātrāk. Tad par kuģiem. Protams, es tagad nevaru pateikt kaut ko konkrēti par konkrētiem tiem kuģiem, kas brauca garām, kas kuģoja garām. Ja tie ir kuģi, kas ir reģistrēti Eiropas Savienībā, tad vajadzētu pieņemt, ka šie kuģi nav iesaistīti nelikumīgās darbībās, jo fakts ir tāds, ka sankcijas neatiecas uz visām precēm un neatiec uz visiem pakalpojumiem, kas ir attiecībās ar Krieviju.
Mums nav visaptverošas tirdzniecības embargo ar Krieviju. Ir dažāda veida preces, kas var tikt sūtītas uz Krieviju un no Krievijas, uz kurām neatiec sankciju režīms. Bet, protams, konkrētajām valstīm un konkrētajiem uzņēmumiem ir pašiem jāizlemj, vai tas ir pareizi, ko tās dara, pat ja tās nav nelikumīgi. Un par industrijas stratēģiju. Aizmirsu pirmo jautājumu atbildot uz diviem pēdējiem. Par industriālo stratēģiju. Tieši par to, tieši pie tā šobrīd strādā, to attīst, tāpēc mums ir aizsardzības komisārs, esam izveidojuši Eiropas aizsardzības fondu, lai būtu šie svarīgie kopējie aizsardzības projekti, lai būtu savietojamība, un tas viss tiek attīstīts. Bet vēl viens aspekts, ko es gribētu pieminēt šajā ziņā. Viena lieta ir tas, ja mums ir šī militārās rūpnieciskas stratēģija un arī spējas, bet mūsu arī militārā industrija runā par to, ka vairākos gadījumos viņi mēģina pastiprināt šo ražošanu, bet nav stabilu iepirkumu vai piegāžu. Pat kara apstākļos mēs redzam, ka joprojām ir Eiropas Savienības un NATO valstis, kuras arī neizpilda šo tēriņu šo noteiktu apjomu 2%, un ir pat valstis, kuras nesasniedz šos 2%, kaut gan, piemēram, šeit Baltijas valstīs mums tas ir lielāks un ir arī nepieciešams stabils iepirkums, lai militārā industrija varētu ražot, zinot, ka būs pieprasījums. Vai jūs gribētu kaut ko sacīt arī? Manuprāt, par šo aizsardzības ražošanu, lai visi investē vairāk miljārdi iet uz Ukrainu, mēs esam dubultojuši pašu savu artilērijas šāviņu ražošanu, un tur faktiski bija Turcijas uzņēmuma investīcijas. Tad mēs redzam tādus interesantus starptautisku sadarbību. Taču svarīgi ir tas, ka NATO reģionālie aizsardzības plāni, kur ir pateikts ne tikai cik daudz tērēt, bet kur tērēt, kam tērēt. Šie plāni ir jāpārskata, es domāju, raugoties nākotnē, un tā kā Eiropas Savienība aizvien vairāk uzņemas šo lomu Eiropas līmenī, mums tiešām ir jāraugās, lai NATO un Eiropas Savienība spētu komunicēt par to, kas ir nepieciešams un kā tērēt naudu, kas atklāti sakot ir bijis neiespējami kaut kādu politisku ierobežojumu dēļ dažās valstīs. Un mūsu uzdevums pāris turpmākajos mēnešos ir to atrisināt. Es gribēju atbildēt uz to, ko sacīja kundze no Dānijas, un arī papildināt viceprezidents teikto. Tas nav nelegāli Kipras vai Maltas vai Grieķijas kuģiem pārvadāt Krievijas naftu garantijās, ko mēs prasījām, lai ievērētu cenu griestus un lai būtu pienācīga apdrošināšana un tā tālāk. Es pat labāk dotu priekšroku tam, ka tiešām Eiropas pārvadātāji pārvadā to visu, bet atbilstoši pareizajiem nosacījumiem. Šie uzņēmumi ir zaudējuši šo tirdzniecību, ko tagad ir pārņēmusi šī rēgu flote, sliktā tehniskā stāvoklī attojuši kuģi, neapmācītas ekipāžas, nav apdrošināšanas. Un tās parasti ceļo zem citu valstu karogiem, ne Eiropas Savienības. Mums ir ļoti skaidri tas jāpasaka. Reizēm publiskajā diskursā arī tas parādās, saka, grieķu kuģi un tā. Es dotu priekšroku tam, ka to dara grieķu kuģi, ja ievērotos mūsu kolektīvi noteiktās noteikumus. Ja, bet vai kāds gribētu būt ekipāžas loceklis tādā jau tehniski slikta stāvokļa kuģī? Jūs runājat par šo eksistenciālo krīzi, ko Eiropieši var izmantot kļūt efektīvāk. Par to esam gadu desmitiem ilgi runājuši, bet tomēr vēl to neesam panākuši. Taču par sankcijām vēl viena papildus lieta, ko vajadzētu paturēt prātā, kā ir arī Krievijas, protams, mēs runājam arī par šo kodola enerģiju.
Un arī tās valstis, kas pērk, teiksim, no arī Koreja un citas. Es domāju, ka ļoti būtiski, ka gan ASV, gan pāris Eiropas valstis ir pilnīgi ārpus no Krievijas šo te gāžu piegādes cikliem. Es ceru, ka vairākas valstis arī varēs to izdarīt. Tagad 2 jautājumi. Es atkal atgriezīšos pie šīs rāgu flotes, ēnu flotes, jo tie ir ļoti būtiski ienākumi, ko Krievija gūst caur šiem te pārvadājumiem. Un es zinu, ka Savienotās valstis sankcionēja vairākus kuģus, piemēroja sankcijas vairākiem kuģiem. Nesen apvienotā karaliste arī to izdarīja. Tieši šādā veidā var izņemt šo te kuģi ārā no šī te biznesa. Kāpēc Eiropas Savienība to nedara? Un mans jautājums ir, labi, es zinu, ka nav vairāk par 6, un mēs varētu izdarīt vairāk, un tā kā jums vietniekam Salavanam un arī, protams, man mīļākajam komisāram Dombrovska kungam. 27 kuģiem ir piemērotas sankcijas šeit, un arī ir plānots arī iekļaut sarakstos šos te kuģus. Es domāju, ka turpmākajās nedēļās tas būs redzams. Mēs ļoti aktīvi koordinējam darbību ar ASV un apvienoto karalisti tieši uz kuģu sankciju piemērošanu kuģiem. Protams, mums ir jābūt pierādījumiem, ir jābūt tiesiskām procedūrām, kas ir jāievēro, bet mēs ļoti aktīvi tajā darbam. Jā, katrā ziņā mans mīļākais komisārs šajā panē diskusijā lūdzu. Es varētu varbūt atkārtot arī to, ko Salavan kungs jau sacīja par šo ēnu floti, bet jautājums ir plašāks, jo šī flote ir tikai viena izpausme, kurā mēs redzam, kā Krievija cenšas apiet un izvairīties no Eiropas Savienības un Rietumu sankcijām. Un tas prasa nepārtrauktu uzmanību, un visu laiku parādās kaut kas jauns, jauni tirzniecības ceļi, jaunas piegādes ķēdes, kuģi, finansiālie pakalpojumi un tam līdzīgi. Un tas mēs, protams, un te ļoti arī aktīvas, izpildes darbs. Varbūt mazliet atpaliekam no šīs līknes, jo mēs medījam tos vai skrienam pakaļ tiem, kas cenšas izgudrot kaut ko jaunu, lai apietu šīs sankcijas, bet mēs nedrīkstam zaudēt modrību, un mums ļoti aktīvi jādarbojas tieši ar šo izpildi un jāvēršas pret sankciju apiešanu. Liels paldies! Es esmu no Grūzijas. Mans jautājums ir O'Briena kungam. Mēs visi zinām, cik svarīga ir ASV iesaista Melnās jūras reģionā, lai aizsargātu Melnās jūras valstis un atturētu Krieviju. Apmēram pirms 2 gadiem senatori inicēja rezolūciju par Melnās jūras reģionu, saskaņā ar kuru ASV izpildu institūcijai vajadzēja izstrādāt stratēģiju par Melno jūru, bet šis darbs ir tā kā atlikts vēlēšanu dēļ. Jautājums, vai šis jautājums joprojām ir tā teikt uz galda, vai pie tā tiek strādāt, vai ir kaut kas jauns zināms par šo stratēģiju. Tad vēl viens jautājums. Un, jā, tātad jūs jautājumus atbildes, un tad mēs nobeigsim. Jautājums Džimam O'Brienam un Valdim Dombrovskim. Mēs daudz naudas tērējam, iepērkot ieročus mūsu valstīs. Un es saprotu, ka nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta viņu pašu valstīs. To arī mēs vēlamies, bet Ukraiņi bieži vien var saražot labāk un lētāk nekā mēs, piemēram, dronus. Vai ir arī plāni vairāk tērēt šo naudu, atbalstot vietējo ražošanu Ukrainā? Par pēdējo jautājumu runājot, jā.
arī ar citu kolēģi Stenu Brauni mēs arī tātad pāraugam šīs 3 miljārdus ražošanai Ukrainā. Tas būs, un vēl būs arī papildus investīcijas. Protams, ir arī ļoti daudz tehniska atbalsta, un tāpēc arī svarīgi Latvijai un arī citām valstīm arī piedalīties. Attiecībā par Melno jūru es nezināju, ka tas būtu atlikts, jo es tā kā diezgan regulāri saņemu šīta ziņojuma projektus. Mēs esam tiešām ļoti apņēmušies panākt, lai būtu stabila Melnās jūras vide, un, protams, būs ļoti interesanti, kāda būs politika, un redzēsim, kādas būs vēlēšanas Rumānijā. Kas noliks turpmākajās nedēļās arī Rumānijā un Grūzijā, un katrā ziņā mēs gribētu, lai arī tādas tirzniecības attiecības, kur ir ļoti spēcīga aizsardzības bāze. Un, protams, Melnajā jūrā ziemeļu, dienvidu arī savienojamība, sauszemes arī Eiropā ir ļoti svarīgi. Un tas viss paver iespējas arī piegādāt enerģiju un enerģētiskos resursus reģionā. Un bez vajadzības navigēt šos jūras šaurumu. Es domāju, ka būs izmaiņas, kuras vēl līdz šim nav redzētas. Un pats pēdējais, ko es gribētu pateikt, Krievijas pirmais mēģinājums nožņaut Ukrainas ekonomiku bija slēgt Melno jūru un arī Odesu, bet Rumānija un Bulgārija, Moldova katrā ziņā deva savu ieguldījumu, lai to nepieļautu. Un es domāju, mums pašiem sev vajadzētu par to atgādināt, jo katrs cik solis rada iespēju atkal cīnīties pret Krievijas agresiju. Un tas ir svarīgākais elements šajā vispārējai pieejai, lai panāktu Ukrainas uzvaru. Runājot par šo jautājumu, kā atbalstīt pastiprināt ieroču ražošanu Ukrainā, jā, patiešām tas jau notiek, ieskaitot arī Eiropas Savienības atbalstu. Un tas ir gan tieši, gan netieši darīts, ir dalība valstis, kuras jau patiešām tieši nodrošina militāro atbalstu Ukrainai, kas ir iepirkts no Ukrainas militārās industrijas. Ir sadarbības starp Eiropas Savienības militārajiem uzņēmumiem un Ukrainas attiecībā uz komponentiem, uz tehniskām ziņāšanām dažādos aspektos. Bet arī netieši, kad runājam par šo jauno makrofinanciālo atbalsta programmu 35 miljardiem eiro. Tas nav kaut kā atzīmēts vai rezervēts kaut kam konkrētam, to var tērēt algām, pensijām un līdz pat ieročiem. Un jautājums, protams, ir tāds, vai Ukrainai kopumā ir pietiekams finansējums, lai tā nosaktu šo trūkstošo finansējumu, šī pakotne to nodrošinās. Tas nozīmē, ka Ukrainai būs nauda budžetā, lai tā varētu iegādāties ieročus no Ukrainas militārās industrijas. Mēs to atbalstam dažādā veidā un arī turpinām to darīt. Paldies! Esam tiešām izsmēluši mums atvēlēto laiku un paldies, pateiksim paldies mūsu paneļdienas diskusijas dalībniekiem.